Ir nostrādāts jaunajā pašvaldības sasaukumā vairāk kā 100 dienas. Es arī domas priekšsēdētāja vietnieks, jauna pieredze, jauna situācija, bet tas pats Talsu novads. 3 lietas, ko tu vari pieminēt, kas jau ir izdevies vai ko es sapratu, kas ir darāms un ko noteikti iedzīvotāji sagaida. Kā jaunam politiķim ienākot novadā un esot atbildīgam par sporta, izglītību, kultūru un sociālo jomu, mans uzstādījums ir tas, ka no sākuma ir jāaptver situācija, jāuzklausa nozaru speciālisti, viņu vajadzības, tad tās kaut kā jāapkopo un stratēģiski jādodas uz priekšu. Un šobrīd mēs esam sapratuši to, ka tieši manā jomā kultūrā ir beigusies stratēģija, tāpēc šobrīd mēs esam uzsākuši darbu pie sporta, kultūras un turisma stratēģiju izstrādes. Esam identificējuši to, ka kultūrā šobrīd finansējums nav audzis jau gadiem. Viņš ir stāvējis principā uz vietas un vēl finansiālās krīzes laikā Talsu novadā tas ir ticis samazināts. Un tad meklējam iespējas, kā mēs varētu šo finansējumu pārskatīt un pat palielināt iespējams. Protams, arī nākamais ir skolu finansēšanas modelis. Cenšamies neskriet ratiem pa priekšu, tā teikt, un tās skolas, kas varbūt nekvalificējās, lieki nebaidīt un nerunāt par to skaļi uzreiz, bet tajā pašā laikā mums ir plāns, ka mums ir jāinformē šī sabiedrība. Mēs gaidām ministru kabineta noteikumus, lai varētu virzīties ar šo lietu uz priekšu. Tā teikt, neskrienam ratiem pa priekšu, jo aizvērt var vienmēr. Bet vai tas ir labāk un iespējams, ka vēl kaut kas pamainās. Gribu arī atgādināt noteikti, ka arī Saeimā mēs aktīvi par šo jautājumu diskutējam un gribam nodrošināt katrai ģimenei laukos, lai cik tālu no pilsētas vai novada centra viņi dzīvotu, iespēju saņemt kvalitatīvu izglītības pakalpojumu no 1. klases, kā minimums vismaz līdz 9. tuvāk mājām. Jā, un es vēl vēlos piebilst, ka arī sociālajā jomā mums ir iepriekš bijušas vairākas brīvprātīgās iniciatīvas, ko mēs īstenojam, piemēram, brīvpusdienas skolās un projektu atbalsti tieši no pašvaldības kā konkursi. Un izskatīsim šī budžeta ietveros, ko tad mēs varam, kāda būtu šī finansiālā ietekme uz budžetu šogad, ja mēs viņus atjaunot atkal šīs iniciatīvas. Tā kā vērtēsim, skatīsimies un tad jau redzēsim, ko varam atļauties un mēģināsim darīt iedzīvotājiem vidi un novadu labāk. Paldies! Paldies!